Un tur bija tāda rezultāta 0,16, 0,18. Protams, ka tas viss baigi bija tā sāpīgi un nepatīkami man pašam arī. Vai bija šo 25 gadu laikā kāds brīdis, kad šķita, ka jau viss jau tuvojas, nezinu, kaut kādam kritiskajam punktam, kad jādomā jau vai turpināt vai neturpināt vispār organizāciju? Es viņam saku, ja jums vajag rezultātu, lūdzu, rīt paņemiet somu un droši doties citu klubu. 2. augustā SK Supernova virslīgas mačā uzņems BFC Daugavpils, un tas būs tieši 25 gadus vēlāk, kopš sporta klubs Supernova tika dibināts 2000. gadā. Tas notika un arī tieši 2. augustā, arī simboliski, ka tas viss risināsies 25. kārtā Latvijas futbola virslīgā. Tāpēc tagad arī atcerēsimies mazliet vēsturi ar SK Supernova prezidentu Jāni Engeli, pakavēsimies atmiņās, parunāsim par izcilākajiem kluba audzēkņiem, arī par nākotnes plāniem. Sveiks, Jāni, un vai tici, ka jau tik daudz pagājis? Tieši šodien braucot domāju, liekas, ka tas vēl bija nedēļa atpakaļ, 2 nedēļas, baigi ātri, tas laiks iet šausmīgi ātri, vienkārši šokā. Kāds vispār bija? Varbūt vari atcerēties, pastāstīt. Cik saprotu, tā bija skolas komanda, kas bija. Jā, tā bija vienkārši Rīgas 68 vidusskolas skolas komanda, kur es mācījos. Man piedāvāja fizkultūras skolotājs patrenēt kaut kāds 10, 12 bērnus, kas ir tā kā futbola pulciņš skolas. Jo viņam tur bija veselības problēmas, sākās un tādas lietas. Un es domāju, jāpalīdz viņam, pamēģināju, aizgāju 12, tad 20, tad 50, tad jau lēnām treneris sāka nākt kaut kāds pieslēgt klāt uz brīvprātīgiem sākumā. Pirmos 10 gadus bija vairāk tāds kā amatieru klubiņš, tā aptuveni. Bet tas bija vēl pirms tā 2000. gada, proti, pirms dibināšanas. Nē. Dibināts viņš bija 2000. un 2000. gada beigās mēs arī sākām tos bērnus uzņemt. Tieši septembrī, man liekas, sākās, jo biedrība dibināja 2000. gada augustā, tas fizkultūras skolotājs. Tad es lēnām viņus sāku trenēt septembra mēnesī. Tu jau minēji par to bērnu skaitu, kā vispār bija piesaistīt, pasaukt, pieaicināt. Tie bija bērni vairāk no rajona vai kaut kā meklēt visu Rīgu? Nē, tie bērni visi bija sākumā, tie 12 bija no skolas, pēc tam jau izveidojām 2 grupas no skolas, tad jau sākām blakus, tur bērndāžas, blakus skolas piesaistīt. Sākumā bija tikai pa ķēngrāk, jo mēs arī trenējamies tikai 62. vidusskolā uz Zāles laukumu. Tur reāli skola pat nopļāva, mēs tur spēlējām, pilnīgi citu laiku tie bija. Un kādās sacensībās piedalīties pašā sākumā? Tie bija skolas mači, un kurā brīdī tas jau pārta par vairāk tādu Latvijas čempionātu? Man liekas, mēs sākām spēlēt 2002. gadā Ādas bumbā. Sākumā mēs tur starp skolām spēlējām, tur čempionāts vēl kaut ko tādā 2 reizes nedēļā treniņu procesu. Un tad mēs jau 2002. gadā jau piedalījāmies Ādas bumbā un kaut kādās Latvijas čempionāta mazajās attīstības grupiņās jau sākām komplektēt. Bet pa 3 gadiem tur kopā, pa 2 gadiem kopā tā, jo mums jau sākumā nevarēja nekas būt atsevišķi. Kuri gadi tie bija paši pirmie? Tie paši pirmie bija 86. gads, 85. gads, ja, bet reāli mēs sākām Ādas bumbā startēt ar tiem 86. 87. Tas bija U16 vai U17 vecuma grupā Ādas bumbā, tāpat vecākā. No tiem gadiem kāds izauglis pirmajā līgai, virslīgai? Nē, vienīgais tur ir tāds Oļegs Ivaņits, viņš spēlēja telpu futbolu. Un dažas spēles arī, jo viņi paši pēc tam pārnāca vienkārši no Multibankas, bija komanda arī rajonā, ķēngragā. Kurā brīdī kaut kādas ambīcijas sāka parādīties par tādu pilnvērtīgu akadēmiju, par vēl vairāk vecuma grupām, kā tas viss, sāka augt? Grūti tā pateikt, kā sākumā bija tas ķēngrags, pēc tam mēs izveidojām filiāli Siguldā lēnām, ja? Tad jau atvērām Ziepniekalnā vaļā filiāli. Un tā lēnām tas viss sāk iet no mazajiem, un tad jau tas viss arī tagad aizgāja līdz akadēmiju, bet par akadēmiju, tāda doma sākumā nebija. Bija sākumā domas pašam vispār, tur nokārtoja to CLFF licenci, kas man joprojām ir, ja? Nokārtoja viņu, un tad jau skatījāmies tālāk. Soli pa solim gājām, un tad jau piesaistījām trenerus, to pašu Jānu Dreimani. Tas mums daudz ir devis, un tad jau no viņa vairāk tur sākās tā no mācīšanās, no viņa tā skatīšanās, un tad jau lēnām sākām nopietnāk darboties. Kāpēc tieši Sigulda parādījās? Tāpēc, ka no Siguldas domas tajā laikā atnāca piedāvājums, man bija tur pazīstami cilvēki, kad tas nav noslēpums jebkur, ja? Un prasīja, vai jūs negribat attīstīties un
izveidot filiāli. Es pats braukāju. Es 3 reizes nedēļā Ķengrakā trenēju un 3 reizes nedēļā es braukāju uz Siguldu sākumā. Bet vispār, jā, tu stāsti tā diezgan tāda augšu pajoša attīstība parādās filiāls. Tur akadēmija attīstās. Kā bija dzīvot konkurencē, ņemot vērā, ka bija Skonto, liels klubs, kas arī uztaisīja Eiro 2004 stāstu, arī Rīgas futbola skola, noteikti vēl kādas skolas, kā bija konkurēt savā starpā. Protams, ka sākumā bija tur daudz spēles. Tās mēs Latvijas čempionātā pirmā gadā pieteicāmies un īrējām sporta pedagoģijas akadēmijas laukumu. Un tur bija tāda rezultāta 0,16, 0,18. Protams, ka tas viss baigi bija tā sāpīgi un nepatīkami man pašam arī. Bet lēnām tas viss aizgāja. Tos mazos sākām uzņemt, sapratām, ka jāsāk ir ar mazajiem vecumiem. Un lēnām ir jāstrādā un jāiet uz to mērķi. Un kas bija tas nākamais solis, ko izveidojat, lai būtu vēl konkurētspējīga organizācija, kad sapratāt, ka tā jūtaties droši, ka nav varbūt jāraizējas par to, cik tur būs finanses, nebūs finanses un tā tālāk? Zin kā, tur atkal mēs piesaistījām vairāk bišķiņu trenerus, ja? Un sākām, un tad izveidojām, ja es nekļūdos, Saukrastus, ja, to pašu Ziepniekalnu, ko es saku. Lēnām to visu veidojām. Es pateikšu, pirmos 10 gadus, man liekas, kad man nebija neviena diena, ka es nebiju treniņā vai spēlē. Reāli viss bija palikts malā. Viss bija tikai futbolam. Un bija smagi, jo bija 3-4 treneri, bet es vienmēr biju blakus, es visu pilnīgi zināju. Pēc tam jau mums bija kaut kāds 150-200 bērni, es arī viņus zināju. Un šobrīd jau arī, jo tas jau ir laikam, citreiz man jāpaiet malā daudzās lietās, bet es joprojām nevaru paiet, jo tas paliek tāds kā pieredums. Tāpēc es joprojām braucu uz visām jauniešu spēlēm, uz daudzām lietām. Attīstamies lēnām un gribam vēl iet augstāk, protams. Tu biji kā treneris pašā sākumā, kurā brīdī tu kļuvi par tādu galveno organizatoru, prezidentu, tas, kurš bīda visas lietas, mēģina vēl vairāk attīstīt to klubu? Ja es nekļūdos, 2004. gadā es kļuvu par valdes locekli un par prezidentu, ja es nekļūdos par to gadu precīzi, negribu samalot, bet es jau kaut kad 2002. kad mēs sākām mācīt bumbu spēlēt, es jau visu pilnībā sāku kontrolēt. Kurā brīdī nonācāt pie tā, ka varētu arī pieaugušo komandu parādīties, kas startēt jau pieaugušos sacensībās? Tāpēc mums laikam tie vecumi lielie jau tanī laikā sākās, kad viņi jau spēlēja ne tikai ādas bumbā, vairs jau čempionātā, un jau bija kaut kāda izaugsmes līkni uz augšu, un vajadzēja kaut ko, un tāpēc mēs izdomājām, ka vajag pamēģināt to Olaini apvienoties. Jo tur bija 3 futbola klubu Baltika, kuri bija gatavi ar manīm iet apvienoties no Ilģisiem filiāls, kur mums šobrīd arī ir joprojām. Ja? Olainē bija komanda, kur mēs kopā it kā bijām labas attiecības, un pamēģinājām izveidot tie 3 klubi kopā tos bērnus. Un tāpēc izveidojam to Olaini. Un tā Olaini diezgan ilgi noturējās, atceros arī stabila vērtība. Pirmajā līgā bija, cik vispār tur bija tieši Supernovas sastāvdaļa, jo brīžiem jau tā komanda pirmajā līgā, cik atminos, bija no tādiem jau pieredzējušiem spēlētājiem, kuriem diezgan maz sakara ar Supernovu. Pašā sākumā varbūt bija kādi 3-4, dēļ kuriem mēs vairāk taisījām to piramīdu centāmies. Bet, protams, ka pēc tam jau bija jāņem, jo pirmās spēles mēs sapratām, ka bez viņiem jau, bez citiem mēs nevaram. Tikai, piemēram, ar Supernovas audzēkņiem, tas nav reāli, ja? Tur tanī brīdī nebija reāli. Bet, mēģinājām, un tas Olainis treneris savējos pieslēdz, un tad jau mēs ņēmām pilnīgi svešus no ielas, no citiem klubiem, lai varētu bišķiņa, paaugstināt to līmeni. Un paralēli tam, kad ir jau pieaugušo komanda, arī jauniešiem parādās pirmie panākumi, pirmie lielie panākumi, protams, arī 2013. gads, Gothia Cup, vai joprojām atceries? To laikam nevar aizmirst, tas bija viens no tādiem top, un pēc tā Gothia Cup es arī beidzu pilnībā trenēt. Tas sanāca, ka es reāli biju notrenējis kādus 13 gadus bērnus, jo 13 gadā pēc Gothia viss man bija pilnīgs izsīkums, un es pateicu, ka es vairs nevienu netrenēšu, ka mums jau tāpat bija kā 10-12 treneri tanī laikā jau, un es pilnībā pēc Gothia Cup pagāju malā. Varbūt varam parunāt par to turnīru vairāk, jo pēc tam vairākas Latvijas komandas piedalījās, arī pirms tam piedalījās Alberts Meta un pārējās devās, bet tā arī nesasniedza to, ko jūs sasniedzāt 11 grupā. Pastāst varbūt arī par to jau gatavošanos, par pašu turnīru, kā tur klājās un kāds izdevās. Bija Staicelē atlases posms, kur visas tās labākās 6 komandas, ja nekļūdos, spēlēja savā starpā, mēs tur to turnīru uzvarējām finālā Daugavpili.
Jo mums tas otrais gads bija labs, jo viņi tajā laikā arī bija Latvijas čempioni jau U11, nu tādā mazajā futbolā. Tā kā mums tagad mazajā futbolā vairs nav tie čempionāti fināli. Bet agrāk viņi bija tie 7-7 tajā laikā, un viņi bija čempioni, un tur viņi pārspēlēja uz to Gotie, to ceļazīmu vinnēja Latvijā Staicelē. Un tad mēs braucām uz to Gotie kāpu, un tur arī interesants sanāca. Man pazvanīja pazīstams igauņu treneris, un viņš saka, mēs jums varētu iedot 2 puikas, mums ir baigi foršie. Vairāk nav, vai jūs negribat. Un mums tieši bija tādā momentā arī kaut kāds 1 vai 2 izkrituši no tā sastāv. Un mēs piesaistījām tos 2 igauņu puikas, jo Gotie kapā to drīkstēja darīt. Tas nebija aizliegts. Nu, un tad aizbraucām uz to turnīru. Mēs aizbraucām uz to turnīru ar domu, ka mēs 3. vai 4. dienā jau būsim brīvi, jau varēsim aiziet uz atrakciju parku, akuparku, tas bija vairāk tāds kā prieka brauciens. Un tad brīdī mēs to grupu it kā vinnējam, un tad sākās tas 1-3-2. Tur ar horvātiem, ja es nekļūdos, pirmā puslaikā viņi mūs vazāja. Viņiem bija kaut kāda 8 sitieni, mums neviena. Un otrajā puslaikā mēs vienreiz, tas Andžejs Dubjaga, kurš Anglijā bija tāds mazs zvaigznīti futbola tajā laikā. Aizskrēja vienreiz un iesit. Un tad mēs viņus tie tur salūz un 5-0 vinnējām. Un tad 1-16 vinnējām, 1-8 vinnējām, ceturtdaļfinālā vinnējām, pusfinālā vinnējām un finālā. Un tas bija, un ja godīgi visgrūtākais bija tas ar horvātiem. Un varbūt tā ceturtdaļfināla spēle vēl. Jo fināls arī bija viegls, bija 6-2 vai 6-3 beigās. Jo mēs jau bijām, jau uzvarējuši, mēs jau priecājāmies, jo iesit mūsu pēdējo. Bet, jā, tā bija baigā sensācija, tas bija neaprakstāms, jo tā Gēteburgas uzskata joprojām vislabākais turnīrs, tāds festivāla veidi, ja. Tur, ja es nekļūdos, bija 164 komandas, vai cik mēs vinnējām no tām, jā. Autobus vaļējais bija uzvarētājs veda, tas kaus bija tāds kā pasaules kausā, viss notika, viss pilsēta dzīvo tanī turnīrā. Un mums pat bija atbraucis Latvijas vēstnieks Zviedrijā uz tom fināla spēli, jā. Viņš mums tur pēc tam uzdāvināja biļetes uz atrakciju parku bērniem, un mums vēl 3 dienas mēs vēl atradāmies, tur mums lidmašīna tikai gāja pēc tā turnīra māja, jo tā sanāca. Ja mēs būtu 4. dienā izkrituši, tad mums būtu vēl kaut kādas 5 dienas vai 6 vēl jānīkstanī Gēteburgā. Šoreiz nesanāca nīkt. Kā vispār bērnus tādā vecumā motivēt, ka ir iespēja izcīnīt tik lielu prestižu uzvaru turnīrā, kā viņus savaldīt tādā brīdī? Nebija. Man problēma nebija nekad kopš paša sākuma. Man bērni klausīja, jo viņi zināja, man bija baigā stingrība. Ja tagad tā stingrība būtu ļaut tagad treneriem, es domāju, ka visi vecāki jau būtu uzrakstījuši iesniegumu par manīm tajā laikā. Jo bija tādi momenti, pat godīgi Igaunijā, mēs tikām finālā ar tiem 86, 87 gadiem, un tieši tas bija viņiem vienīgais turnīrs tāds, un bija ārā -12 grādus, viņus izdzina ārā, skriet par sodu, ka viņi skaļi uzvedās pēc 10. vakarā. Un pastāsts, kas bija pēc tam tajā turnīrā ar čaļiem, ar puišiem, kuri piedalījās. Cik saprotu, daži izauga arī pēc tam debitējas, kā Supernovā virslīgā. Jā, tur bija Sprukulis, tas pats Čugunovs, joprojām Steinbergs spēlēja Mārupē, ja? Tas Dubjaga aizbrauc uz Angliju tieši pēc Gotie kapu, viņam Anglijā piedāvā, viņš Swansea akadēmijā bija. Bet šobrīd laikam, cik es saprotu, viņš ir pabeidzis spēlēt futbolu, bet joprojām dzīvo Anglijā. Bija daudz interesi, jo MVP kļūtas mūsējs, tas Andžejs Dubjaga tieši sanāk. Bet redzi, tur jau arī bija momenti tādi, ka mēs agrāk sākumā tikai ķengrāk bērni bija, kā es teicu, ja? Pēc tam jau bija tas Andžejs pats bija no Kalnciem. Es pats braucu viņam uz spēlēm pakaļ mašīnu, ņēmu viņu uz spēlēm, nospēlējām turnīru, vedu viņu atpakaļ, jo viņam vecāki nevarēja izvadāt. Šitā braukāja reāli, mums bija daudz tādu bērnu, ko mēs paši, paldies vēl tanī laikā vecākiem, kuri tiešām korporējās, brauca pakaļ citiem spēlētājiem, jo tā nebija, zināmā, ka tagad, piemēram, no 40 mēs varam 20 izvēlēties, A un B komanda. Toreiz tik, cik bija katrā vecumā, tik viņi arī bija. Vispār Supernova arī man asociēsies ar to, ka komandas brauc regulāri uz turnīriem, arī uz Fragāriju kapu, man liekas, diezgan daudz Supernova bija braukus iepriekš, laikam arī tagad brauc, varbūt arī pastāstīt, kā šie kontakti dibinājās, jo nav jau tā, ka vienkārši pieteikties un aizbraukt laikam. Kā vairāk meklējām, tādā laikā arī caur internetu zvanījām cilvēkiem, daudz Latvijas komandas, piemēram, kāds bija, tad viņiem pajautā. Ar komunikāciju kā problēma nav, vienmēr visu var atrast, un tāpēc mēs jau šobrīd, kā esam lielāka akadēmija, mēs tāpat cenšamies braukt uz tādiem festivālu veidiem, vienreiz gadā jūlijā, lai vecāki un bērni izbauda to, ka tas nav vairāk kā futbols uzlikts, bet vairāk tāda piedalīšanās priek pēc, jo, piemēram, joprojām tur daži džekti 86, 87, ko mēs satiekam
futbola spēlēs, viņi man saka, Jāni, bija baigi foršais tas brauciens, tāpēc arī jādomā nevienmēr uz to rezultātu jāmērķē. Bet vai Gotija Cup vēl bija Supernova pēc tā turnīra? Nē, pēc tā turnīra mēs neesam bijuši, jo tur ir baigās problēmas ar to braukšanu. Daudzas lietas ir, pirmkārt, baigi tālu, tas ir, lidmašīnas laicīgi, ir arī grūti. Ir savas lietas, visu nedēļu jādzīvo skolā uz matričiem, kas mums tagad vecākiem tas nav saprotams. Bet Zviedrijā, Somijā visi joprojām dzīvo, visas komandas dzīvo. Mums jau visi pieraduši šobrīd, pats zina, viesnīcas, vajag vēl kaut ko vajag no tā. Un diezgan jaudīgi tagad arī laikam tās izmaksas turnīriem ir paaugstinājušās. Atceros arī, es pats biju braucis kopā ar jaunāko brāli, kurš arī 2. gads uz Supernova turnīriem, arī uz matričiem dzīvojas. Vai tagad Latvijā tiešām vairs nav tādas formāti, tur tiešām jāpiedāvā viesnīcas visu laiku? Nē, ir kā variants jau ir, bet ļoti maz vēlās. Jo citi vecāki, piemēram, tiem mazajiem, grib braukt līdzi. Viņi, protams, ka negrib uz matričiem dzīvot, un tas arī ir saprotams, it kā lielie atkal, kaut kāds hosteļu variants labāk treneri izvēlās. Protams, ka tas sadārdzina, bet, noteikti, ja mēs braucam tur, piemēram, 3 reizes gadā kaut kur, tad labāk ir, es domāju, ka dzīvot bišķi komfortablāk. Jo ar Zviedriju vēl problēma jau bija tā, ka, ja tu tiešām izkrīt pēc tā grupu turnīra vai pirmā kārtā, tad tev 4 dienas tur vēl jāatrodas, jo viņiem ir jāmaksā obligātā pa visu turnīru. Un tāpēc nekad nevar zināt, mums paveicās. Vēl par turnīriem atceros, man viens cits treneris rādīja video, kur 6-gadīgs vai 7-gadīgs Bruno Melnis spēlēja pret Minhenes Bayern. Tur 6-6 formās, liekam, bija, vai 5-5, kas tas bija par pasākumu? Jā, tas bija Minhenes Bayern turnīrs. Minhenē Vācijas klubs mūs uzaicināja, mēs braucām, noīrējām 2 9-vietīgos busiņus, braucām ar tiem 9-vietīgiem busiņiem, kaut kādi 4 vecāki bija, es biju, un tie bērni, mēs aizbraucām uz turieni, un tur bija 2 dienu turnīrs. Viņiem vienā dienā uzreiz apbalvo viens ar otru nospēlē. Tur 12 spēles, piemēram, pa 15 minūtēm. Bet mēs 2 vecumos uzspēlējām, pirmā dienā it kā pasildījāmies, pirmajā spēlē, mēs 3-0 vinnējām Minhenes Bayern, un Kransmans visus 3 gols iesit. Tā neizspēlē. Un tad mēs it kā baigām emocijām, pirmā diena tur it kā forši līdz vidum, bet beigās mēs fiziski nolūzām, beigās mēs palikām, ja es nekļūdos, 5 no 16. Jo mēs neesam pieraduši tā uzreiz 8 spēles, var teikt, bez pārtraukuma pa 15 minūtēm. Un tādā laikā tur bija Kransmanis, tādā laikā bija Godiņš, kas arī virslīgā bija spēlējis, Melnis bija. Tas bija pa 2003. gadiem mēs braucām, jā. Kā vispār Bayern tā uzaicina, paņem? Tur bija kaut kāds festivāla veids, bet Bayers vienmēr tādā turnīrā spēlē. Tur man arī caur kaut kādiem pazīstamiem bija, jo joprojām viņi aicina uz tiem 1 dienas turnīriem. Bet tas ir baigi smagi uz to 1-2 dienām braukt uz Minheni, pēc tam atpakaļ. Tagad tas, tie laiki mainījušies bišķiņi. Pirmkārt arī, klubā nav forši, ja treneris brauc pie stūras, piemēram, autobusā bērns ved, šobrīd ir arī citi noteikumi visi. Tāpēc arī, tas ir baigais riska faktors arī. Tagad laiki mainījušies. Vēl, ko atminos par tiem laikiem, arī Liena Mācieta šobrīd ir galvenā trenera, viņa sāk trenēties pie tevis, cik saprotu, varbūt pastāst arī par to posmu, par to brīdi. Jā, tie bija 91. gadā dzimušie puikas un 92. kad viņi trenējās Ķengregā un viņa bija, klases biedri viņai nāca pie mums, tad 62. mēs trenējāmies zālē un ārā tur pie laukuma vēl, Un viņi atnāca, viņi saka, mēs varam uzspēlēt. Var, kāpēc ne, mēs tur visi tajā laikā ņēmām, un viņi izskatījās labāk par daudziem džekiem pilnībā. Un tad mēs apkārt viņai vēl ar viņas palīdzību izveidojām meiteņu komandu pat tēvu futbolā, un 5-6 meitenes savācām, un tas spēlē, un godīgi viņām ļoti labi gāja tur. Mēs tur paņēmām medaļas, vēl tur kaut ko, un beigās mēs atdevām tās meitenes, atdevām apvienojamies to bērnam Imantu, viņiem bija labs tas sieviešu futbols. Un tad Liena bija tur, un tā mums tie ceļi sanāca, ka sākumā krustojās, pēc tam jau aizgāja katram uz savu pusi, jo mēs meitiņu futbols tādā laikā pēc tam kādu brīdi nebija atkal. Cik ļoti daudz meitenes vispār parādījās Supernova komandās? Ar meitenēm baigi smagi ir, tāpēc mums šobrīd arī nav, mums vienu brīdi bija. Mēs pat laikam 3. vietu ieņēmām Latvijas čempionātā, Kārkleņa vadībā, Edgara. Grūti, tas ir baigais entuziasms, tur ir baigais cepuri nost tiem, kas nodarbojas sieviešu futbolu. Mazās meitenes, pie puikām mums trenējas arī, un mums šobrīd ir sadarbība ar meiteņu komandu Amber, kur viņiem ir meitenes, vienkārši tās meitenes, kas trenējas līdz tiem 10 gadiem ar puikām. Viņas, spēlē pie viņiem vēl paralēli.
bet lielāks meitenes tad pāriet pie viņiem. Tagad droši vien lecam pie 17. gada, kad es kā Supernova jau atsevišķi startēju kā pieaugušo komanda. Vai tobrīd bija kāds plāns, kādas ambīcijas, ka tā komanda kādreiz varētu arī virslīgā spēlēt? Zin kā, virslīgā noteikti, ka nē, bet bija ambīcijas uzreiz atgriezties, censties pirmā līgā. Jo tā bija otrā līga, pirmā gadā. Mēs viņu arī palikām trešajā laikā, un, ja es nekļūdos, tad Monarhs atteicās, un mēs tikām ārā pirmā līgā. Bija uzdevums galvenais tad pirmā līgā atgriezties tur, kur bija tā folēna. Tad mēs aizgājām kāds savu. Jo bija pilnībā, daudz jau bija džektu, bija kopā kādi 500-600 bērni tādā laikā. Un tāpēc bija iespēja. Un Jurģis Kalns trenēja komandu. Laikam pirmajā sanāk sezona 18. gadā, pirmajā līgā, kā varbūt ar viņu sakontaktēja? Zin kā, Latvija baigi mazā. Ar jebkuru var sakontaktēties. Jā, viņš bija Audā, pēc tam mēs viņu satikāmies. Hanzas vidusskolā toreiz bija spēle jauniešiem, mēs viņu tieši satikāmies, papļāpājām, redzējām to interesi. Viņam vajadzēja augt kā trenerim, mums vajadzēja kaut ko tādu stingrāku un nobriedušāku treneri. Un tā tas aizgāja. Un īstenībā es uzskatu, ka ļoti labi aizgāja. Gan viņam tā karjera, gan mums tagad, pateicoties viņam, arī daudz tas ir. Tieši tā sezona, kur Supernova tika līdz pārspēlēm pret Metu Kalna vadībā, vai tā tieši deva to lielā futbola garšu tev un klubam organizācijai? Zin kā, tas noteikti deva kaut ko, bet laikam vairāk tomēr tas bija tādā brīdī, kad tas Ņesķerenko bija vēl, mums ar Progresu bija tā apvienība vēl Supernova, un gan Ņesķerenko mēs spēlējām pārspēlēs ar Metu arī. Un tur, man liekas, ka kopsumā tikai 2-1 zaudējām. 1-1-1, 1-1-0. Un tādā brīdī jau sākās saprašana, ka varētu mēģināt nākotnē aiziet uz virslīgu. Bet tobrīd domājat nākotnē kā apvienotā komanda vai atsevišķi jau? Zin kā, tā nebija, var teikt, apvienotā. Tas vairāk bija, ka kaut kāds investors parādās. Progresē. Jā. Tikai tāpēc, jo jebkurā gadījumā tie spēlētāji, visas tās bāzes, viss jau bija uz maniem pleciem. Un tad izdevās virslīgā tik 2021. gads, nākotnes līgas sezona, Covid izaicinājumi, pastāst arī, cik ļoti Covid vispār sporta kluba darbība ietekmē tajā brīdī un arī par pieaugušo komandu turpināt. Covid bija traks laiks. Mēs visu laiku rakstījām vēstules, vēl tādā laikā bija sporta apakškomitejā Sandrs Riekstiņš. Es viņam, man liekas, ka zvanīju katru otro dienu un jautāju, kā mēs varam atrisināt, lai ārā var trenēties, lai visu to var darīt. Mēs video bijām uztaisījuši Supernova RTU stadionā, vēl tur bija Aleks Rēgža, tādā laikā viss uztaisījām video, lai ļauj mums spēlēt. Protams, ka tas viss baigi iedragāja, tas Covid laiks, bet redzi, beigās jau arī tur bija momenti, ka mums bija spēle ar saldu, mums pat cilvēki tikko savācās, jo mums arī bija daudz, tur tie likumi, viss bija, tur baigi daudz bija apkārt, nezinājām, kas notiks, tad to spēli pārceļ, tad tas bija baigais izaicinājums, un paldies Dievam, ka toreiz, ja es nekļūdos, mēs kā trešie aizgājām, tāpēc, ka bija tas palielinājums. Vai kaut kas tur notikās, jo tagad ir precīzi neatceros, bet trešā vieta bija, tas bija, dēļ tā mums baigi, no 8 uz 10 komandām laikam bija. Jā, tur vēl Ventspils pazuda. Jā, un tāpēc mums baigi teorētiski noveicās tādā laikā. Tāpēc pagājuši gadu gribējās to pirmo līgu uzvarēt, lai varētu pierādīt, ka tas nav tikai, dēļ kaut kādas lietas, kad vienkārši paveicās. Gatavošanās virslīgai arī klubam, arī tev kā prezidentam, cik daudz nervu tas paņem, jo vienmēr pirmā sezona virslīgā, cik es no visiem klausos, pat diezgan turīgiem klubiem ir ļoti daudz izaicinājumu. Man liekas, tieši bija savādāk. Pirmā sezona bija visvieglākā. Tāpēc, kad bija, pirmkārt, uz saviem audzēkņiem mēs mēģinājām to, ko es teicu, ka pilnībā, Andrejs Lapsa bija, kurš jau ar jauniešiem strādāja, tur pa lielam nekas nemainījās. Ar Salaspili mums bija vienošanās, bija tā, ka būs, nebūs. Skatāmies, kas notiek. Un tā sezona bija laba, jo līdz pēdējiem brīdim mums ar Metu bija tā cīņa, tas 1 punkts bija. Otrā sezona jau bija tiem džekiem arī jau morāli grūtāk, tāpēc, ka tur viņi uz emocijām pirmā gadā gāja, otrais gads jau bija pavisam smags, un godīgi mēs ļoti slikti nostartējām, izņemot to vienu posmu, ka mums bija tās 4 uzvaras Aleksandra Koļiņko vadībā, kad mēs vēl RFS apspēlējām viņu tādā stadionā atklāšanas spēlējām. Bet tā sezona bija kopsumā grūta. Pēc tās sezonas es teicu, ka varbūt tomēr nevajag vairs virslīgi, lai spēlējam ar jaunajiem, dodam jauniem iespēju pirmā līgā, tā.
Bet tad tā pirmā līga arī mēs spēlējām, un Ervīns atnāca, kurš ir ambiciozs treneris un savdabīga figūra Latvijas futbolā, kurš mums daudz arī iemācīs, ir daudzi plusi šobrīd, ko mēs arī ejam vēl uz augšu. Kā bija tajā 22. 23. gadā cīnīties ar tām domām, droši vien arī padomiem no malas, ka priekš kā mēs spēlēt ar tik daudz saviem audzēkņiem, jāpiesaist tur 4-5 leģionāri, kāds pieredzējušais vēl Latvijas, ko arī piesaistīs Supernova, kā Višņikovs, kā Rakals, kā Laizāns, kā bija tieši domāt par to, kādai tai komandai jāizskatās? Tas bija vairāk tāds emociju moments, ļaujam savējiem spēlēt, plus tur pozīcijās, kur baigi vai kaut ko pameklējam, bet tanīs gados vēl nebija arī ne tāds FIFA vai FA atbalsts, ne daudzas lietas nebija. Tā bija arī jebkurā gadījumā cita planēta. Tanī gadā Salaspils mums daudz palīdzēja ar stadionu, ar tādām lietām. Ja nebūtu citi cilvēki apkārt, kur mums tanī brīdī arī būtu palīdzējuši, domāju, ka nebūtu. Jo mums jau nav tā bagātā investora, kurš ir, katru nedēļu tādu uzrodās, bet viņi tā kā uzrodās, tā arī viņi pazūd, kad sākās tās sarunas. Bet laikam ik pa brīdim kāds tomēr bija palīdzējis, Supernova klubam no malas. Nu jā, zin kā, no sākumā Supernovai baigi palīdzēt tā jauda pašā sākumā, kad izveidojās tieši tas pulciņš futbolu, un tā jauda mums daudz atbalstīja gan finansiāli, gan ar spēļu formām. Tanī laikā tas bija pirmais solis. Virslīgā, mums kaut kādi minimāli atbalsti bija, tur tas pats medsports, kas joprojām ir daudz lietas, bet tas jau vairāk bija caur pazīšanos, caur tādām lietām, vai kāds vecāks palīdz kaut kur atrod. Tā, jo investori no malas šobrīd, zinot to valsts situāciju, neviens tev nenāks un pats nepiedāvāsies. Vai bija šo 25 gadā laikā kāds brīdis, kad šķita, ka viss jau tuvojas, kaut kādam kritiskajam punktam, kad jādomā jau vai turpināt vai neturpināt vispār organizāciju? Nē, zin kā, organizācija noteikti, ka nē, ja mēs runājam par jauniešiem. Pa pieaugušo komandu vienmēr ir runas, ka varētu atrast investoru, kurš varētu pārņemt to komandu, palīdzēt, bet jebkurā gadījumā no akadēmija ir jāpaliek, jauniešiem ir jāpaliek, un visam ir jāstrādā, lēnām ejam uz to mērķi. Par audzēkņiem, protams, arī regulārs stāsts, ko ik pa brīdim paceļ arī citu klubu pārstāvji par audzēkņiem izlasēs un tā tālāk, varbūt arī vari uzskaitīt, pastāstīt, jo nekurš katrs piefiksē tos visus spēlētājus, kuri ir bijuši kaut vai uz īsu laiku posmēs, kā Supernova rindās. Zinkārtiem izlasēm un to, ko mums pārmet, protams, ka mēs gribētu vislabāk, jo es arī atzīstu, ka pirmie 5 gadi, kopš es trenēju, 100% mēs bijām norakuši daudz talants. Būsim godīgi, tas jebkuram jāmāk atzīt, jo tagad iet uz augšu viss, tagad ir treneri profesionāli, nevar salīdzināt, kas bija 10 gadu atpakaļ Supernovā un kas ir šobrīd Supernovā, Bet par audzēkņiem ir tā, kad kā viņi var tikt izlasēs, ja tev nav, piemēram, pieaugušo komandas augstākā līmenī. Neviens tev nacionāla izlasē, piemēram, Bruno Melni, ja mēs tā spēlētu pirmā līgā, neņemt viņu. Būsim godīgi, Tāpēc, kad viņi aiziet prom kaut kur tālāk, un ja viņiem ir laba iespēja, mūsu klubs nekad nav aizliedzis nevienam doties nekur. Mēs esam tikai par, tāpat kā Bruno Melni, mēs vienojāmies ar Metu, piemēram, Ar Kransmanu mēs vienojāmies ar FC Rīgu tajā laikā. Un tā arī tie spēlētāji arī kaut kur ir. Tāpēc, kad tanī laikā mums nebija tādas komandas, kur mums iedot viņiem iespēju no savas puses, no savas skatu punktu. Tagad ir lielajās komandās, tagad mēs ar jauniešiem daudziem jau parakstam profesionālos līgumus un ceram, ja, protams, viņiem ziemā būs kādam piedāvājums, es arī varu viņus neturēšu. Bet mēs redzam, ka tagad ir lielāka iespēja. Tanīs pasaules nacionālās izlasēs, pa jauniešu izlasē vispār neiet, un šobrīd jau ir skaits. Kurus varbūt spēlētājs vēl uzskata par Supernova audzēkņiem? Saprot, Gitars Čudars, kurš ik pa brīdim bija gana tuvu izlasē, arī šobrīd nav tālu, teiksim tā, no tā. Zin kā, audzēkņi tie, kas uzskata, ka viņi vairāk pa 3 gadiem ir bijuši, tad jau viņi plus mīnus ir tie audzēkņi. Tāpēc, kad Čudars, viņš bija, tas Melnis ir 100% mūsējs sākumā līdz tiem 13 gadiem vai 12, kad viņš aizgāja uz metu, ka mēs viņu iedavām, jo viņš bija pārāks pa visiem. Tas pats Kransmanis, bija Godiņš. Tas pats, Kukuls bija līdz 12 gadiem Tukumā, pēc 12 viņš bija pie mums līdz tiem 16. Tāpēc grūti jau pateikt, kurš audzēknis visi klubi, kas strādā, tie visi ir pielikuši savu pirkstiņu klāt. Un jebkurš futbolists attīstījās. Ne tikai pateicoties Supernovai, bet pateicoties Metei, pateicoties tur Rīgai, tas Kransmans, pateicoties Tukumam, Kukuls. Ir daudz momentu tādi.
Cīrulis tas pats ir mūsējais pilnībā, viņš nekur citur nav bijis. Vai arī attiecībā uz šo, nezinu, kāds sapnis, kāds mērķis, kā nākotnē varētu būt audzēkņu skaits, izlasē nacionālajā, audzēkņu skaits virslīgas komandā, vēl kaut kas? Zin kā, par skaitu es laikam baigi negribu runāt. Protams, ka mēs gribam, lai nacionālā izlasē kāds no mūsu spēlētājiem tiek, kas visticamāk būtu vislielākais priekšā būtu, ja tie būtu audzēkņi. Plus jauniešu izlasēs joprojām ir, bet mums ir galvenais, lai kāds izaug labā līmenī, kā mums tagad ir prieks gan par Bruno, gan par to pašu Kransmanu, iepriekš bija prieks, un tagad viņam ir bišķiņ švakāk sezona, bet mēs jebkurā gadījumā ceram, ka viņam viss sanāks. Nu tā, un ja kāds ārzemēs nokļūs uz profesionālu līgumu pamatu, tad mēs būsim priecīgi. Bruno Meļņa debija izlasē jūnijā. Tas ir tāds īpašs emocionāls brīdis tev? Es domāju, ka jā. Jo mēs ar vecākiem joprojām esam uz kontaktu. Bruno arī mēs esam uz kontaktu. Tā kā es domāju, tas bija emocionāls brīdis, kad viņš iznāca laukumā. Roberts Kukuls varētu būt nākamais? Vai varbūt skaties reizi, ka vēl kāds varētu paspēt pirms? Nē, nu šobrīd ir jau tas pats Nils Balaguš Torino sistēmā. Šobrīd Torino risina ar mums jautājumu par profesionālu līgumu. Ar viņu noslēgšanu. Ja? Tas pats šobrīd ir liela interese par bombām 2009. gada. Zin kā, tas ir atkarīgs no tiem džekiem. Ja viņi kapās, kā es saku, tad arī būs. Tev agrāk vai vēlāk ieraudzīs. Tā kā mums tagad dažiem mazajiem, tur vecāki vēl kaut kam grib spēlēt, piemēram, komandā, kas 9-10 gados viss svinnē, mēs iesim uz turieni. Es saku, ejiet. Bet kur ir garantija, ka jūs pēc 4-5 gadu tanī komandā, kas tanī brīdī 9 gados ir stipra, vai viņš tanī iekļausies tanī komandā, vai viņš būs. Ja viņš būs labs un kārtīgi trenēsies un pats kapās, viņš arī izies no jebkura kluba. Un jebkurā vietā pa viņa interesi būs, vienkārši viņam vajag, lai viņam būtu pēc tam tas pieaugušo futbols pārlicens. Ja būs tā virslīgas komanda vai vismaz pirmā līgas komanda kādam, tad jau no pirmās līgas ieraudzīs arī virslīgu. Šobrīd tas situācija tāda, ka jebkuram ir iespēja, viņiem tikai jākapā ir. Cik daudz vispār vidēji gadā tagad esi Itālijā, ņemot vērā ne tikai Kukuļa esamību tur, bet arī par Balagušu minēri, par interesi citu audzēkņu kontekstā? Zin kā, es baigi nebraucu, kamēr nav konkrēts tas līguma slēgšanas etaps. Ja? Aizbraukt tāpat paskatīties, ka viņi stažējas. Nu, šobrīd arī Bombāns lido prom, to viņi uz 5 dienām. Nu, viņš brauks pats, viņi tur sagaida tas klubs. Visu klubs apmaksā, visu skatās. Un tad, kad jau būs konkrētāk saruna, tad jau mēs sedīsimies pie tā galda noteikti Itālijā. Tāpēc es aizbraucu, es biju tur uz pāris spēlēm, uz to Kukuļu finālu spēli, biju uz to play-off spēli, biju pusfināli, ja. Biju uz dažām spēlēm Itālijas čempionātā, biju uz 2 nedēļām aizbraucis, vienkārši apbraukāju visu Torino, paskatījos visu to jaunatnes futbolu, viņu apskatījos, ar Inter Milānu lieliem sporta direktoriem satikos, izrunāju, mums tur viens projekts ir galvā, bet pagaidām viņi nevar afišēt, kamēr tas vēl nav. Nu, sanāk, pagājušajā gadā laikam bija kāds 3-4 reizes Itālijā. Cik viņa tālu ir mums priekšā pēc tā, kā strādā ar jauniešiem, vai arī tieši pretēji tā starpība nav tik liela? Te atkal es savu personīgo viedokli došu. Varbūt aizbrauktu, piemēram, kāds liels futbola profesionāls, varbūt viņš pateikt savādāk kaut ko. Bet es uzskatu, ka jaunieši viņiem nav ne ar ko priekšā, vienkārši viņiem ir tā kvantitāte, un no kvantitātes rodās viņiem kvalitāte. Un kā Inter Milāna, mēs runājam, viņiem maziem vispār ir maz komandas, ja viņiem pašiem pa sevīm ir, jo viņiem tādā bāzē vispār tur trenēsies nekļūst tikai no 15 gadiem vai no 14. Viņi saka, priekš kam? Ja mums interesēs spēlētājs, mēs viņu nopirksim. Un viņiem tiem maziem ir vairāk. Mums ir profesionālāks tas treniņu process tieši mazajā futbolā, es uzskatu. Ja mums viņi tik, cik ir, tik arī viņi ir. Un ja mums nav 1 no 20, viņiem varbūt 1 tur no 500,000 izšauja. Un te jau ir jautājums, ja profesionālu līgumu, piemēram, noslēdza Latvijas spēlētāji, tad viņiem viņš interesē. Un tad jau ir atkarīgs no viņa, vai viņš izmanto situāciju vai nē. Tur jau baigi jāsaskan visam. Bet uz amatieru līgumu, kā aizbrauc, mēs redzam, ka 99% atgriežas Latvijā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir tādi paši kā tie miljoni Itālijā. Vai vispār atceries, kad pirmo reizi tevi uzrunāja, es kā Supernova klubu uzrunāju par kādu audzēkni no ārzemēm par interesi? Jā, 13. gadā man uzrunāja pēc Gotie Cup par to Andžeju Dubjagu tieši. Un viņam tur tādā momentā arī bija tas amatieru līgums, tāpēc, ka nevarēja līdz 16. Viņa visiem vecākiem aizbrauc uz Angliju dzīvot. Un pēc tam, kurš bija nākamais?
Nu, pēc tam nākamais laikam bija kaut kādi ēpasti vēl par dažiem spēlētājiem, bet tas nebija nekas konkrēts vairs. Un tad bija tāds konkrēti jau saruna par Kukulu tieši, ka mēs jau 2 reizes pat braucām uz turieni runāt, un viss tas kārtojās. Kas ir vēl varbūt tas, ar ko SK Supernova lepojas šobrīd, atminoties gan to, kas ir bijis, gan to, kas ir tagad? Mēs lepojamies ar jaunatnes sasniegumiem, to pašu Gotie kapteiņu čempionātu, ka visi spēlē, visas komandas ir izņemot vienu, šobrīd ir elites divīzijā, un visi tie lielie vecumi šobrīd U17 iet pa pirmo vietu, ja, U15 tur arī turās vidū elites. Mums ir patīk tie rezultāti 11 ir svarīgi, bet svarīgākais ir, lai izaug individuāli spēcīgi džeki. Šogad prieks ir ļoti liels, ka ļoti daudz ir debitējuši savu audzēkni arī virslīgas komandā, tas pats 8. gads, 9. gads, 7. gads. Tas ir tomēr galvenais uzstādījums. Tāpat kā metēji noteikti, lai tomēr savi audzēkņi izsitās līdz kaut kādām virsotnēm. Vai Meta ir tas klubs, kurā jūs kaut kādā brīdī sākāt līdzināties, ņemt kā paraugu? Nezinu. Jā, nekad neesam slēpuši, ka Metas sistēma daudz lietas ir ļoti labas. Ir vienmēr jāmāk paņemt, kas tev patīk, kas tev nepatīk, varbūt neņemt. Daudz lietas ieskatīties, jo daudzos klubos jau ir savi plusi, savi mīnus. Tāpat kā pie mums noteikti ir savi plusi, savi mīnus. Kādam patīk, kādam nepatīk. Piemēram, 2 nedēļu atpakaļ un 2 mēnešu atpakaļ man 2. gadījums tagad, ka vecāks 10-gadīgam bērnam raksta, ka mums nav rezultāts. Es viņam saku, ja jums vajag rezultātu, lūdzu, rīt paņemiet somu un droši doties citu klubu. Mums šobrīd filozofija ir, ka mums galvenais rezultāts sasniegšana ir sākot ar futbolu 11-11 elitē. Līdz tam brīdim es gribu, lai visi bērni spēlē A, B, C komandu. Protams, ka tas treneriem gribās vinnēt daudziem, bet šobrīd mēģinam to sistēmu laust. Tādā nozīmē, lai visi spēlē, jo mēs nekad nezinām, kurš būs labāks. Par to pašu Kransmanu. Kransmans atnāca, viņš bija tajā brīdī 3. komandā 2003. gada pie Zeņko. Un lēnām viņš pats ar savu darbu spējām tajā laikā izsitās un bija beigās labākais no 2003. gada. Par nākotnes plāniem bija runājis jau par to, ka meklēt vietu bāzei, cik ļoti varbūt šis process ir pavirzies, nav pavirzies pēdējās nedēļās, mēnešos. Šobrīd pēdējos mēnešos viņš ir bišķiņ apstājies, tāpēc, kad mēs gribam šobrīd veltīt visu virslīgai, lai saglabātu vietu virslīgā. Tas ir kluba galvenais uzdevums un dublēriem iekļūt pirmā līgā sportiskā ceļā, lai mums šoreiz atļauj viņā iekļūt. Un tad tas sarunas ir šobrīd paliktas malā, bet ar iespēju jebkurā brīdī atgriezties pie sarunām. Var teikt, ka stabila virslīgas komanda, kuru spēlē tur katru sezonu, ir šobrīd tāds svarīgākais uzdevums mērķis. Jā. Un dublieri, lai būtu vai pirmā līgā, vai iespējams kāds sadraudzības komanda, kur mēs varētu dot savus vecākos džekus, apripināt pirmā līgā. Vai uz stažieru līgumiem, vai īrs, tie, kas nav gatavi vēl ielikt lielajā futbolā. Jo taču ir daudz tādu 18, viņš ir labs, bet viņš nevar ielikt virslīgas komandā, un viņi uzreiz sāk apvainoties gan vecāki, gan spēlētāji, kāpēc viņi nevar. Mēs paši zinām, ka tas ir grūts ceļš pārliekt no jauniešu futbola uz pieaugušo virslīgas futbolu. Cik daudz tieši Ervins Pērkons ir mainījis filozofijā, uzskatos, darba procesos? Darba procesos noteikti viņš ir ļoti daudz mainījis. Redzējumā kluba mums tie redzējumi saskanēja sākumā, ka mēs tikāmies. Tāpēc es domāju, ka arī Ervins tajā brīdī piekrita kļūt par sporta direktoru. Tad bija tā doma, lai viņš apmēram saprot to klubu filozofiju sākumā caur sporta direktoru amatu, un tad jau tikai kļūst par lielās komandas treneri, lai viņš zina, kas notiek arī akadēmijā un tādās lietās. Un rudens tuvojas arī uzņemšana, varbūt arī pastāstīt, kā šis process norit un kur jāvēršas. Jā, kopš augusta mēneša mēs sāksim uzņemt bērnus. Būs, protams, kā sociālā vidē daudz reklāmas, atkal ies treneri pa bērndārziem, pa skolām. Treniņi noteikti tāda Ķengragā, Ziepniekalnā, Īļģu ciemā, Siguldā, Saukrastos, Suntažos, Madlienā. Mums šobrīd tās 4 filiāles ir, kur nodarbojamies līdz tiem 12-13 gadiem cenšamies, un tad jau tie džeki, kas ir gatavi spēlēt futbolu, no viņiem ir jābrauc uz Rīgu. Ko varbūt tev novēlēt nākotnē, ko vēl vēlies, uz ko var ceri šobrīd? Noteikti savus mājvietas klubam vēlamies, un
tuvāko 25 gadu laikā gribētu tikt Eirokausos. Virslīgas tituls arī tur plānos? Nē, šobrīd Eirokaus pietiks. Pagaidām neplānosim augstus mērķus pēc Eirokausiem, varbūt plānosim uz to. Bez investora, mēs paši saprotam, godīgi ir grūti gan tikt Eirokausos, pie labas sakritības tas var vēl sanākt, bet čempionu tituls es domāju, ka tas ir ļoti grūts bez investoru. Un ar saviem audzēkņiem tad mums jāmaina filozofija obligāti. Bet šobrīd es to tuvāko 25 gadu laikā neredzu. Ir jābūt jaunatnei, ir jābūt savām mājām, ir jābūt virslīgas komandai un dublēru komandai. Varbūt vēl ko gribēju pateikt no tā, ko es nepajautāju. Nezinu, kādīgi, tā šobrīd daudz domas ir tālāk, kā strādāt. Šitas 25 gadu tāds uzlīgs baigos zīmogu. Gribu visus uzaicināt 2. augustā uz pasākumu, gan bijušos, gan tagadējos audzēkņus, lai atnāk 2. augustā uz spēles Kredeļa stadionā, 5:00 ieeja no tiem 3:30, lai mums visiem sanāk kopā. Un gribu pateikt vēl lielu paldies visiem Latvijā futbolā cilvēkiem, kas visu laiku popularizē futbolu. Tas ir visiem žurnālistiem, arī treneriem klubu, arī citiem klubiem, jo ja mēs neturēsimies kopā, Latvijas futbols nevar katrs individuāli sasniegt neko. Paldies tev, Jāni, un Paldies. tiekamies 2. augustā. Paldies.